Šodien sāksim jaunu sēriju par protezēšanu. Bieži sabiedrībā dzirdam dažādus mītus un stereotipus par protezēšanu Latvijā. Lai tos kliedētu, esmu aicinājusi uz sarunu Vaivaru ortezēšanas un protezēšanas centra vecāko tehnisko ortopēdu Viesturu Drunku. Sveiks, Viestur! Sveiki! Pirmais jautājums, ko šodien apspriedīsim, būs par to, kas ir protēze un kura tad ir tā labākā? Vienkārši skaidrojot, protēze ir tehniskais palīgu līdzeklis, kas aizstāja amputētu ekstremitāti. Tā sastāv no dažādām komponentēm, kā piemēram čaula un citām komponentēm ceļlocītavu, caurulu un pēdu, kas katram pacientam, protams, var atšķirties, un šīs komponentes mēs pasūtam no pasaulē atzītiem ražotājiem. Runājot par labāko protēzi, mums vienas atbildes nav. Katram pacientam šī protēze var atšķirties atkarībā no tā, kādi ir šī pacienta izvirzītie mērķi, aktivitātes līmenis, amputācijas līmenis un sagaidāmie rezultāti. Gribu uzsvērt arī to, tā kā nav divu vienādu cilvēku, arī pie vienādiem amputācijas līmeņiem šīs protēzes var atšķirties. Mūsu kā tehnisko ortopēdu viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir ieklausīties pacienta vajadzībās. Mana pieredze rāda, lai atrastu veiksmīgāko risinājumu, ir nepieciešama pacienta un speciālista sadarbība. Mūsu kā tehnisko ortopēdu mērķis ir ieklausīties pacientos un atrast vispiemērotāko risinājumu. Risinājums var atrast vienmēr, bet ir nepieciešama pacienta un speciālista sadarbība. Ko es gribu uzsvērt? Protēzes izgatavošana nav viens dienas darbs. Tā prasa vairākas tikšanās ar speciālistu, protēžu pielāgošanu, līdz tiek atrasts vispiemērotākais un ērtākais variants pacientam.